Esmu vecmāte Lelda Briška un šodien pastāstīšu par to, kas jāņem līdzi dodoties uz dzemdībām. Viens no svarīgākajiem tādiem kā sagatavošanās darbiem ir sapakot dzemdību somu, kas būs kā liels palīgs gan dzemdību laikā, gan arī pirmajās stundās un dienās pēc mazuļa piedzimšanas. Svarīgi ir atcerēties ielikt visus nepieciešamos dokumentus. Piemēram, jāpaņem līdzi personu apliecinošs dokuments, vai nu tā ir pase, vai arī ID apliecība. Noteikti ir jāatcerās arī par mātes pasu un visiem ar grūtniecību saistošiem dokumentiem. Piemēram, ultrasonogrāfijas protokolu, asinsgrupas un rēzus faktora oriģināls, kā arī kādi konsultantu slēdzieni un citas analīzes. Māmiņai savu dzemdībām noteikti somā ir jāieliek ērts kokvilnas krekls. Tāpat arī pāris īsās zeķītes. Pēcdzemdību periodam noteikti vajadzētu arī ielikt somā ērtu bērnu barošanai piemērotu apģērbu un arī pāris kokvilnas krušturus. Kokvilnas apakšbiksītes, pāris dušai dvieļus, kādus 2 līdz 3 gabalus, kā arī dušas šķības, šampūnu, kondicionieru un citus vajadzīgos higienas priekšmetus. Vajadzētu arī atcerēties paņemt autiņbiksītes, ja pieaugušo pamperus, kādus 3 līdz 4 gabalus, kā arī pēcdzemdību higienas pakets, aptuveni 7 līdz 10 gabalus. Ja tu esi nepilngadīga grūtniece un tev nav iespējas sarūpēt šīs visas lietas, droši vērsies pie savas vecmātes vai ārsta ginekologa dzemdību speciālista, kā arī var vērsties arī pie sociālā darbinieka, mentora un dzemdību nama fonds sarūpēs tev tieši šādu somu.